Ja man šodien būtu visas tās pašas veselības problēmas, kas man bija pirms 7 gadiem, tad es, ņemot vērā savas iepriekšējās kļūdas un šī brīža domāšanu un pieredzi, es noteikti darītu šādi. Pirmais, es ieklausītos savā ķermenī un apzinātos, ka viss, par ko man gribās pasūdzēties, ir atkāpe no normas. Tas ir diskomforts, tās ir sāpes, tas ir nogurums, tās ir diagnozes, tie ir izsitumi, tie ir aizcietējumi un tā tālāk. Jebkas, kas tevi neapmierina. Es apzinātos, ka mani vienlīdz spēcīgi ietekmē gan manas domas, gan manas emocijas, gan mani fiziskās ikdienas ieradumi, un tas ir uzturs, tā ir kustība, tas ir miegs, kvalitatīvs miegs, jo atjaunošanās notiek mums miegā, tas ir ūdens, kvalitatīvs ūdens, atjaunošanās un izkoptu savu uzturu un dzīvesveidu pēc principa 80-20. Vai tu zini, ko nozīmē 80-20? Es atrastu speciālistu, cilvēku, kas saprot, kas zina, kas skatās uz cilvēku organismu kā vienotu, nevis tikai šauri uz vienu orgānu vai kādu tikai orgānu sistēmu. Es atrastu cilvēku, kas ir ieinteresēts meklēt un atrast atbildes, kas ar mani notiek, un kas izskaidrotu, izglītotu un iedotu, palīdzētu man rast risinājumu. Es meklētu cēloni savām veselības problēmām, nevis tikai paļautos uz ārstu viedokli, nevis tikai dzertu medikamentus, smērētu smēres, bet es reāli vienkārši meklētu, skatītos un kāds ir cēlonis, kas ar mani notiek. Es arī skatītos un domātu vispār plašāk, jo viss ar visu ir saistīts. Nekas nenotiek tāpat, arī galvas sāpes nav vienkārši tāpat. Un sakārtotu visus deficītus analīzēs. Tieši deficīti noved pie šīm mūsu organisma nepilnvērtībām, pie tā, kad organisma funkcijas nedarbojas tā, kā ir jādarbojas, un šī darbošanās nav kvalitatīva. Un sakārtotu savus gramošanas un detoksikācijas procesus. Tieši gramošanas sistēmas veselība ir sakne praktiski visām diagnozēm, visām kaitēm, visām vainām. Es uzlabotu savu zarnu mikrobiomu veselību, jo zarnu trakts ir mūsu otrās smadzenes, mūsu nervu sistēma, mūsu imunitāte 70–80% tieši veidojas zarnās, serotonīns 90% veidojas zarnās. Tas, kā mēs jutīsimies, tas, ko mēs domāsim, viss būs atkarīgs no mūsu zarnu trakta stāvokļa. Un es nevilktu laiku garumā. Es neklausītos tajos cilvēkos, kuri man mācītu, ka man ar to ir jāsadzīvo un jāsamierinās, jo vēlāk tas būs dārgāk, ilgāk, es negaidītu. Un ar katru dienu es kļūtu arvien apzinātāka un uzņemtos pilnu atbildību par savu veselību. Tikai mēs paši, tikai katrs mēs esam ieinteresēti savā veselībā. Un sakārtot savu ikdienas uzturu un dzīvesveidu, apzinātās, neapzinātās izvēles, jo es esmu tas, ko es ēdu, tas, ko mans organisms spēja pārstrādāt, uzņemt un izvadīt. Vai arī nespēja. Pirms 7 gadiem man bija tā saucamā autoimūnā saslimšana, man bija milzu problēmas ar ādu, un tā bija psoriāze vai tā bija ekzēma, ārstu viedokļi mainījās. Viens teica tā, cits teica savādāk, bet jebkurā gadījumā tā problēma bija man 10 gadus. Es nevarēju pieskarties ūdenim, es nevarēju neko izdarīt. Un man bija mūžīgais diskomforts gramošanas sistēmā. Man bija piepūties vēders, man bija aizcietējumi. Es izskatījos kā grūtniece, man pat cilvēki jautāja, vai var apsveikt. Un daudz dažādas citas problēmas, kā galvas sāpes, hronisks nogurums un tā tālāk. Un tas viss, es domāju, ka tagad tā man būs jādzīvo. Bet visas veselības problēmas es atrisināju bez medikamentiem. Arī tev ir tāda iespēja. Tev ir arī iespēja uzsākt savu organismu atveseļošanu caur uzturu, caur izpratni, kā strādā organisms, kā organisms kopēji strādā. Un, ja tev ir šī interese, tad raksti man, jautā. Un, ja tu vēlies, tu arī vēl var paspēt pievienoties pret iekaisuma projektam. Jaudīgs, daudz derīgas, noderīgas informācijas
un daudz receptes. Mēs tieši lielu uzmanību veltīsim uzturam un stresa kontrolē. Pasteidzies, pieņem lēmumu un raksti.